Sveiki! Šis ir Sviesta kino, kurš parasti ķidā latviešu obligāto literatūru, taču šoreiz pievērsīsies savam vecākajam brālim latviešu kino. Iespējams, daudziem liekas, ka latviešu kino dzīvīgumā un aktivitātē varētu pielīdzināt sabrauktam opusumam, kurš izmests miskastē. Var jau būt, ka tā arī ir, taču es ieteiktu būt uzmanīgākam ar šādiem spriedumiem un neklīst naktīs gar vientuļām miskastēm. Iespējams, ka latviešu kino ir dzīvīgāks nekā nojaušat. Un, lai to pierādītu, šodien ātri izskriesim cauri pēdējā laikā uzņemtajām latviešu spēļu filmām. Amatieris. Amatieris ir savdabīgs kino gabals, kurš izlikās par kriminālu grāvēju, kurā students Viktors aktīvi nodarbojas ar narkotiku tirgošanu, lai sakrātu naudu braucienam uz Amsterdamu un varētu dzīvot kopā ar savu draudzeni, bet, protams, iekuļas nepatikšanās. Patiesībā Amatieris izrādījās itin lādzīga, realistiska filma, kura galvenais nemoralizē, bet vienkārši demonstrē realitāti, kurā lielākā daļa jauniešu labprāt lieto zaļo, un par spīti skolotāju cerībām es nerunāju par zaļo zemi. Jāņa nakts. Jāņa nakts ir ļoti savāda komēdija, kurā haotiski un mazliet nesaturīgi tiek izklāstīti 6 paralēli notiekoši stāsti, kuros dažādi ārzemnieki ierodas Latvijā katrs savu mērķu vadīti, un pavadītie Jāņi pilnībā izmaina viņu dzīves. Daži mēģina zakt naftu, daži mēģina atrast tādus, daži kaili iekrīt lāču lamatās. Filmu ir veidojuši ārzemnieki, ko uzreiz var redzēt, tāpēc, ka filma ir pārāk absurda un nepatiesa, jo tajā valda dinamiskums, prieks un seksa tēma, bet, kā zināms, Latvijā nekas tāds nekad nav bijis. Mazie laupītāji. Mazie laupītāji ir mīlīga bērnu filma, kura apskata latviešiem īpaši pievilcīgu tēmu, kā ļaunās, rasnās bankas atņem dzīvokļus jaukajiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri nemaz nav paši pie tā vainīgi bezatbildīgi sagrādamies entos kredītus. Par laimi, nabaga ģimenei talkā nāk jaukie bumbulīši Robis un Luīze, kuri vislabākajās bērnu filmu tradīcijās aplaupa banku un tiek galā ar tīzlajiem bankas mafiozī, pateicoties savai asprātībai, piemīlīgumam un viņu vecstāvam Nindzai. Nevajadzīgie cilvēki. Filma Nevajadzīgie cilvēki ir viens no tiem gabaliem, kurš skumīgā gaisotnē apskata to, kā dažādi un nepazīstami cilvēku dzīves bieži vien savijušās kopā vienotā murskulī. Lai arī filma ir tipiski gausa, tajā vismaz sižetiski galveno varoņu pagātnes un tagadnes un to sarežģītās attiecības saslēdz loģiskā schēmā, un filmai ir tikai viena fundamentāla problēma. Režisors Māris Martinsons gluži kā Franči no Jāņa nakts ir sajaucis Latviju ar Lietuvu un uzfilmējis šo psiholoģisko grāvēju laikšiem nevis mums, blin. Medības. Medības gribētos devēt par tipisko latviešu kino, kurā uzspēlēti sūri tiek demonstrēts tas, kā viens diennakts laikā pārklājas dažādu cilvēku dzīves un viņus vajā pagātnes spoki. Filma mēģina būt asida grūma un it kā realistiski rupja, bet galvenais, lai uzrunātu skatītājus, tajā tiek apskatītas tādas ikdienišķas lietas, kuras dara katrs no mums. Piemēram, krāpja draudzeni, braucē mašīnu reibumā vai izvaro ķiršu zagļus. Rīgas sargi. Šī latviešu grāvēja autori ir radījuši ikvienu patriotu iepriecinošu filmu, kura pārstāv tā dēvētā mītiskā realismu žanru. Tiesa, autori ir noskopojušies un ir pastāstījuši, kā Supermana atves Mārtiņš komandāja pasaulē spēcīgāko politiķu Kārli Ulmanu nosargā Rīgu no vācu imperialistiem un sadot pa pakaļ Krievu pajoliņam Bermontam un pēc tam priecīgi dodas iedzēt Jasтрā kompānijā. Bet noklusē turpinājumu, kurā Mārtiņš aizceļo uz Austriju nogalināt Hitleru jaunībā, bet Kārlis Ulmans Mārtiņa izgatavotajā laika mašīnā atceļo uz mūsdienām, lai glābtu latviešu tautu, nospēlējot pats sev galvenajā lomā mūziklā vadonis.